Juhu, sveikiņi! Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Citi saka, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Es saku, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Mums te visi koki ir vajadzīgi, arī galīgi satrūdējuši. Tomēr lielie koki, protams, ir mūsu grandi. Kā vertikāli, tā horizontāli. Tie ir pamats mūsu lielajam dzīvības tīklam. Ne katrs sīkais kociņš, kas izdīdzis no sēklas, var izaugt par lielu koku, un ne katram arī to vajag. Ir jāpacīnās, tāpēc arī meža koki stiepjas garumā pēc saules. Lai koks izaugtu liels, jāpaiet 100 un vairāk gadiem. Pa šo laiku tas savā ziņā kļūst par tādu kā ciematu, sabiedrības centru. Lielajos kokos, protams, mīt daudzi tādi, kas paši ir lieli. Piemēram, lieliem putniem vajag lielas mājas. Melnās dzilnas kokos kaļ lielus dobumus, un arī melnais stāčs savu ligzdu mazā kociņā nebūvēs, jo tā var svērt pat, neticēsiet, pat tonu. Bet mans draugs mazais apodziņš ir viltnieks un palaidnis. Viņš mājo tur, kur dzilna dobumu jau izkalusi. Tikmēr lielo koku miza gadu gaitā trekni apaugusi ar sūnām, ķērpiem un, protams, manām māsām piepēm. Tur mīt sava kukaiņu un gliemežu sabiedrība, bet pie saknēm izlīdušas sēnes un migas savijušas pēles. Jautāsiet, cik tad lieli ir tie mūsu lielie koki? Latvijas mežos koki resnumā mēdz pārsniegt pat 3 metrus. Savukārt Latvijas garākā egle, sautes egle, aug Nurmižu mežā 45 metru augstumā. Precīzi pusīte no Doma baznīcas torņa. Gana par lielajiem, bet kas ir meža mazie? Par to nākamajā sērijā.